Arī Folkreis un Autokross sagaidīja savu pirmo ziemas posmu. Gaidījām ilgi, jo pirmā sacensība bija paredzēta jau pašā janvāra sākumā, tagad februāra sākumā, beidzot viss notiek. Un notiek tiešām forši un interesanti. Folkreisā ir diezgan raksturīgi ziemai mazāks dalībnieku skaits nekā vasaras sezonā. Autokross arī ir diezgan prognozētos daudzumos, bet tas interesantākais ir tas, ka tās cīņas atšķirās no vasaras. Ir slidenāk folkreisistiem, krosistiem sazina, vai ir slidenāk, jo viņi brauc ar ražu riepām, tā kā cīņas ir tik tiešām interesantas un baudāmas. Ko šodien folkreis trasē arī Reinis Lilenšteins. Folkreis debitants, lai gan tas tā varbūt neskan tik spoži situācijā, ka tu esi arī divkārtais Latvijas autokross čempions. Kāpēc šoreiz folkreis un kā ir pēc diviem braucieniem? Čau, viestur! Forši sajūtas pēc ilga laika ir atgriezties pie stūres. Kāpēc folkreis? Cerībā piesaistīt un nodrošināt vajadzīgo dalībnieku skaitu, lai pirmkārt mēs varētu uztaisīt šo pirmo posmu kā krosa komisija, jo laikapstākļi mūs nav lutinājuši un nācies pārcelt pirmos posmus, un šajā brīdī laiks ir ideāls, braucēji ir pietiekamā skaitā. Un ceru, ka izdevās ar manu līdzdalību piesaistīt, lai ir šie 50. Tā kā esmu priecīgs. Gan jau folkreis veterāniem bija tā, Lilenšteins, pamēģināsim, paskatīsimies, kas tur ir. Dzirdēju baumas, ka tavs pirmais komentārs pēc pirmā starta esot bijis iebrauc pirmā līkumā un gaidi, kad sāksies. Kas tur bija ar to? Jo folkreisam jau tā slava ir tāda, ka visi gaida, ka būs pa sāniem. Jā, pirmais starts un tas pirmais līkums bija doma, kā būs, bet ļoti mierīgi, teiksim tā, forši aizbraucām, kontakti bija, bišķi piebakstīja, bet kultūra, manuprāt, ir diezgan augusta. Tas, kad bakstās finālos un pusfinālos, gan jau, ka tur ies uz vēlu paraušanu, bet tagad priekšbraucienos viss taupa mazliet arī tehniku, tā kā viss kārtībā, forši tusiņš un nākat skatīties. Paldies, Terēn, cīnies tālāk. Jāni, ziemas kross ar radzēm, un tava mašīna pirmkārt trasē, kas ir skatītājiem vienmēr saldēs ēdiens bijis. Kā tev ir ar tām ziemas sacensībām, tu izmanto šo iespēju, laikam vienmēr? Jā, jo man ļoti patīk un ātrums liels, un tas ir kaut kas cits. Visu dzīvi tu brauc vienu, un es jau šobrīd meklēju kaut ko, kur vēl kaut kādu dzirkstelīti var atrast. Šeit ir dzirkstelīti, baigi forši braukt, un forši slīdi jāmāk tā mašīna just, visi baigi forši ziema. Kā ir šī aizkrauklas trase? Viņa tāda liekas diezgan tehniska un piņķerīga. Kā ir ar radzēm un kā ir ar pakaļpiedziņu vispār? Zini kā, es biju ļoti sen viņā braucis, kad iepriekšēji saimnieki vēl bija, ir baigi labi. Tā, kad tu ej kājām, likās, ka neinteresanta trase un viss ir ļoti vingrojama, ļoti jāmāk noturēt tā mašīna, ir ļoti labi. Un palielot saimnieku, tie nograustie valņi 90 gadi, tev tādā tunelī tur visu laiku perfekti. Tas ir tas, ko vajag. Ātrums sajūta. Kosmiski, ātrums ir kosmiski. Šīs MR2 mašīnas atsevišķi zinātāji nodēvēja par galvenajiem favorītiem. Jūs ar Jānu Gustānu un tavu mašīnu, bet neiet viegli? Nē, galīgi nē, nekad jau nav bijis. Es pat uzskatu, ka tā priekšiņa varētu būt bišķi ātrāk, ka to mūrnieks pierādīja pirmajā braucienā. Viņš man sēdēja astē. Labi, es nebraucu uz pilnu jaudu, jo es kontrolēju situāciju, bet tanī aplī, kad es iebraucu džokeri, viņš man priekšā, tad es tā pilnu, es tomēr bišķi pienāk klāt. Tā kā es teiktu, ka baigi vienādi. Starts ir mūsējs, bet Gustānam nesanāk, jo viņam vēl nav pieredzes. Es zinu, kā viņu vajag uzsākt. Paldies! Sandra, tev personīgā braukšana, tur MR2 un vēl visādi kadri, bet tiek jau līdz, tu sācis kaut kur ķert, laikam, otrajā kvalifikācijā. Pirmajā tā kā taustīja situāciju. Pirmajā bija tā, ka es pirmo reizi uz radzēm vispār uzkāpu. Nekad dzīvē nebija braucis, tāpēc bija, kas vispār vajag, kā viņš pātrinās, nepātrinās, kas vispār būs. Un sapratu, ka ļoti patika pafreizēt pa malām, to es arī darīju, bet ātruma nebija. Un tad otrajā kvalifikācijā jau mēģināju nedaudz tā kā prātīgāk, un kā arī sanāca. Anēt, klausies, tev mašīna forša, viss forša, patēra forša, bet tur ar to vienu līkumu kaut ko neties galā. Jā, kaut kā jāmēģina laikam mierīgāk viņa brauc. Viņa, man liekas, pārāk ātri gribējas, tur satrukojos, kaut kā vajag pamēģināt citādāk izbraukt. Pēdējā aplī man sanāca, tad tā lēnāk mēģināju. Šī mašīna, tas ir tāds ziemas eksperiments, ja tur ir kaut kāds plāns apakšā? Tur ir plāns, mēs vēl domājam, vai braukt krosa komisijā, vai čempionātā, bet, skatīsimies. Klausies, tu atpakaļ folkreisā vienu mazu pussolīti, bet sanāk tā neko. Mašīna nomainīja gan pēdējā vakarā. Pa lielam pēdējās 3 dienās plānu maiņa bija ar mašīnu.
Un tad sākās visi vēlie vakari. Bet vēlie vakari mums atlīdzinās šobrīd trasēt. Mārtiņ, tu kombinzonā beidzot. Nu, jā, par cik Marta meita nebrauc, tad ir iespēja pašam pabraukt. Un man ziema ļoti patīk, kā tu pats to ļoti labi zini. Un folkreis man arī ļoti ir pie sirds, tāpēc arī izdomāju braukt. Vienīgais divkārtējais ziemas kausa ieguvējs folkreis vēsturē joprojām pa visiem šiem 11 gadiem. Jā, varbūt, ja ziema mūs lutinās un sanāks kā 10 gadu atpakaļ, varbūt arī 3. kausa dabūt. Jā, kas ir tajā ziemas braukšanā? Nu, tomēr ir arī šodien redzams pēc pirmiem braucieniem, nu tie, kas ir vienmēr tajā ziemās braukuši pa priekšu, viņi atkal ir priekšā. Kas to tomēr diktē? Vienkārši stāst, kā, nu tur jau riepas vajag, vai tas tomēr ir kaut kas vēl cits? Nu, protams, kad ir jāsagatavo mašīna, bet arī, nu, negribās tik skaļi teikt, bet nu, meistarība arī ziemā ir vajadzīga. Nu, jāmāk ziemā braukt, un tas ir ļoti labs progress ziemas braukšanai, treniņiem, priekš vasaras un citām disciplīnām. Tā jau runā, ka tajā ziemā vajag. Reku vēl viens aizspēlē. Nāčert Lenards, Patriks Lepsis. Jaunais, tas pats, kas viņš tikai jaunajā versijā, jo viņš, nu, tā apdzīšana, kur tu vienā līkumā 3 pa iekšmalu, nu kā? Jā, bija sanāca tāds labs moments. Iet diezgan labi. Pirmo reizi ziemas folkreisu mēģinu, jo tā, kad es sāku folkreisā braukt, tad ziemas folkreis nenotika vai dēļ tā, ka nebija ziema, vai bija Covids, vai kā savādāk, tāpēc pirmais posms un pagaidām diezgan labi iet. Ir kaut kāds plāniņš, ir kaut kāds braucējs, kuru tu baigi respektē un skaties viņa ātrumu, ja tu savu programmu? Tā baigi nē. Nu, tagad pārbaudīju, ka Starks ir ļoti ātrs. Braucienā labas cīņas sanāk. Un tā jau vienkārši skatīsies, brauks. Visu dienu jābrauc jums kopā, es saprotu, jā? Mums ar Lenardu visu dienu kopā, jā. Pirmā braucienā Lenardam bija pirmā rinda, man otrā, tad viņš bija pirmais, otrais. Otrā braucienā mēs bijām atkal otrādāk, es biju pirmais, viņš bija otrais. Bet 3., 4. kvalifikācijā mēs blakus viens otram stāvēsim. Klasēs, bet, nu, baigais kadrs, ne? Nu, puika brauc labi, cepuri nost, un man patīk tādi braucēji, kas labi brauc un māk braukt un nebaidās. Nu, Lenardam tiešām cepuri nost.